Labāk vairāk nekā mazāk. Šis ir teiciens kino. Nevis mazāk ir vairāk, bet labāk vairāk nekā mazāk. Mani sauc Inuta Graudiņa, es strādāju par rekvizītoru un laukuma rekvizītoru, un jau būs pagājuši 12 gadi, kad es ar to nodarbojos. Mākslas departaments ir ļoti plašs. Ir mākslinieks, mākslinieka asistents, māksliniekam ir tā vīzija, viņam ir tas garīgais, teiksim, tā lidojums, vai arī tā praktiskā puse, tad ir mākslinieka tāds tehniskais asistents, kurš tālāk atbild to komunikāciju, kā sadalīt darbu pa departamentiem, kurš darbojas ar rekvizītiem. Mums ir, es pat nezinu, kā to sauc latviski, laikam uzbūve un tā, construction angliski. Tie ir tie, kas būvē dekorācijas. Tad ir set dresseri, kas ir seta iekārtotāji, kas atbild par mēbelēm, kur iekārto to vidi. Un tālāk ir rekvizītori, kas ir mazās mēbeles un priekšmeti, ar kuriem tieši darbojas aktieris. Un pēc tam arī nāk laukuma rekvizītors, kas tieši aktierim iedod rokās šos priekšmetus, vai viņš lasa grāmatu, vai viņš smēķē cigareti. Īstenībā tas viss sāks ar režisoru un scenāriju, kad ir tā vīzija. Mans tiešais saimnieks ir mākslinieks, protams, bet arī režisors un scenārijs ir, teiksim tā, mēs visi piedalāmies scenārija lasīšanā, mēs ļoti rūpīgi ejam visam cauri. Es vienmēr pasvītroju visus priekšmetus, visas lietas, kas parādās, jo rekvizīti tas ir, ko jūs filmā redzat, visas glāzes, visas grāmatas, visas mazās mēbelītes, viss, kas notiek ap aktieri, ar ko notiek darbība, ko viņi padzerās, liek, noliek, pārliek. Tie visi ir rekvizīti, un līdz ar to ir dažreiz tie ir ļoti specifiski. Piemēram, režisors grib tieši to 52. gada zaļo krēslu, vai arī tur ir tā, ka mēs gribētu zaļu krēslu. Un tad tu attiecīgi meklē vai šo 52. gada zaļo krēslu, vai piedāvā 10 dažādas krēslus. Laukuma rekvizītors atkal ir tas, kurš visu laiku ir klāt filmēšanas laikā, kurš pārbauda, vai visi šie priekšmeti ir atgādāti, kurš seko līdzi ainām un kadriem, lai vajadzīgie priekšmeti būtu vietās, kurš, ja vajadzības gadījumā apmāca aktieri rīkoties ar kādu specifiskāku priekšmetu, un arī seko līdzi, lai pārfilmējot kadrus, secība nemainītos un novietojums nemainītos, lai to visu pēc tam varētu arī samontēt. Sagatavošanās periods, protams, ir scenārija lasīšana, kad kopā ar visiem iesaistītajiem mēs izejam cauri scenārijiem, mēs sastādām sarakstus, sastādām pa departamentiem, kas kuram ir vajadzīgs, kas par ko atbildēs, un tad sākas tā lielā meklēšana, un tad tā pārēja no rekvizītora uz laukuma rekvizītoru, jo, es teikšu godīgi, man patīk strādāt gan par rekvizītoru, gan laukuma rekvizītoru viena projekta ietvaros, jo tad tu pats kontrolē. Ja tu kaut ko neesi izdarījis, tad tā ir tava vaina, tu pats visu pārbaudi. Bet tā pārēja no parastās rekvizītora dienas uz filmēšanas dienu ir tā, ka tu pārbaudi visus sarakstus iepriekšējā dienā, tu pārbaudi kolšītu, vai tur ir viss, kas ir vajadzīgs, pārlasi vēlreiz scenāriju, izej cauri, tā kā cauri visiem departamentiem, vai tev pietiks gaismas, vai tu esi sagādājis kaut ko specifisku, ko režisors ir gribējis. Un tā kā visu noliekot pa vietām, un tad tu no rīta atnāc, iekārto to filmēšanas laukumu, tu vēlreiz izej viņam cauri, tad sākas mēģinājumi, un tad skaties, kur mēs ko pārbīdam, ko mēs piekārtojam, jo tad, kad noliek kameru, kadrs tomēr mainās, jo iepriekšējā dienā telpa ir iekārtot, ka viņi ir vienkārši iekārtot, un pēc tam mums ir jāskatās, lai viņi labi izskatītos. Gandrīz nekad nekas netiek filmēts chronoloģiskā secībā. Līdz ar to kaut ko no filmas beigām filmējam sākumā un otrādāk, un vienmēr ir jāsako līdzi, lai kaut kādi tie atslēgas priekšmeti atrastos pareizajās vietās, lai nekas nemainītos, lai mēs izsekot līdzi, un tas ir jāizsako. Laikam vistuvākā darbība ir ar continuity. Bet, protams, mēs arī sadarbojamies ar kostīmiem, jo ir mūžīgais tāds eksistenciālais jautājums par somiņām.
Un tas ir ne tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē. Somas. Vai tas ir rekvizītu departaments, vai tas ir kostīmu departaments. Bet Latvijā mēs esam vienojušies, ka masas skatu aktieru somas ir rekvizītu departaments, bet galveno lomu atveidotājs somas ir kostīmu departaments. Ir jābūt komunikablam, ir ļoti daudz jāsazinās ar citiem cilvēkiem. Rekvizītu meklēšana, tas ir daudz jākomunicē, jo ir ļoti specifiskas prasības. Es nezinu, kaut kādu vecu izbāziņu, vai mums vajag burkas ar iekšām, vai ļoti specifiskas mēbeles. Tā kā ir jāsako līdzi gan vēsturei, gan jaunākajām mākslas tendencēm, gan arī jābūt gatavam zvanīt uz visneiedomākajām, šo vārdu es nevarēšu izrunāt, uz visdažādākajām vietām. Tev ir jābūt gatavam zvanīt visdažādākajiem cilvēkiem, par tādām lietām, ko tu nekad neesi iedomājies. Sākot, es nezinu, no kaut kādas santehnikas veikali, līdz muzeji, līdz tautas kopas, līdz cilvēki krājēji, visdažādākie. Un tad tev ir jāiet, kad tu esi kaut ko sarunājis ar viņiem, tad tev ir jābrauc un jāpaņem šīs lietas, pēc tam jāved atpakaļ. Ir jābūt pacietībai pilnīgi noteikti. Ir jābūt gatavam uz ilgām darba stundām. Ir īstenībā tas, kas ir vajadzīgs ātrums un apķērība. Tev ir ātri jārēģē. Tu nedrīkst tur ilgi domāt. Pēkšņi ir kaut kāda nestandarta situācija, tev viņa ir jāatrisina. Tu tur tagad nevari tā iedomāties, ka vai, kā mēs to atrisināsim. Tu vienkārši meklē risinājumu uzreiz. Bet tas viss, kas ir apbružājis ar laiku, kad tu sāc strādāt, tu iemanies pēc kāda laika. Ja ir kāds, kas neiemanās, tad viņš pēc kāda laika vairs nestrādā. Varbūt pirms tam vajadzētu kaut kādu sagatavošanas kursiņu, jo īstenībā pa lielam cilvēki nāk no mākslas akadēmijas vai kaut kā. Viņi nav speciāli skoloti laukumam. Un tas viss ir no jauna, tā kā pašam jāapgūst. Arī es apgūvu visu, kas notiek uz laukuma. Tā kā no nulles, tev ir tā kā tur tas mākslas backgrounds, tā kā ir tā, tu zini, ar ko darbojas. Un tad tu sāc strādāt uz laukuma un no sākuma baidies no aktieriem vai baidies kaut ko darīt. Tad pēc kāda laika saproti, ka tas viss ir normāli. Un tad tu zini, cik daudz tu redzi vai neredzi kamerā. Man laikam aizrauja tā dinamika kaut kādā ziņā, kad tas viss ir tāds savā ziņā paredzams un neparedzams vienlaicīgi. Bet man kaut kā laikam arī patīk tas pulksteņa mehānisms, jo tu neesi tāds viens pats. Tad, kad tu darbojies, tu, protams, darbojies individuāli, bet tev ir jāsadarbojas arī ar apkārtējiem departamentiem, un tu nedrīkst tā. Man te bija teikts, ka te būs galds, es nolikšu galdu, un es vairāk ne par ko nedomāšu. Tu skaties tomēr, vai viņš būs vietā. Tu tā kā sarunājies, nezinu, ar mākslas departamentu, bet ar gaismas departamentu varbūt viņi šeit grib nolikt statīvu, varbūt kamera pārvietos, varbūt, es nezinu, tur aktierim būs jāiet citur. Un tas, ka tas ir tāds zobratiņš tajā pulksteņa mehānismā, un tev ir jāmāk ar pārējiem sadarboties, jo tu nedrīkst būt tāds, es nezinu, laikam egoistisks nav īstais vārds, bet tev ir jārēķinās ar citiem, un tev ir ar visiem jāsadarbojas kopā. Un kaut kā tas lielais mehānisms, kas darbojas, man patīk īstenībā tas mehānisms, ka jūs esat kopā tāds, ka jūs esat 100 daļiņas, kas uztais to vienu daļu, kad tā tiek radīta tā filma, ka katrs noliek to skrūvīt, to zobratiņu vienā vietā, katrs, un tad tas viss kopā darbojas. Tas viss izveidojas par to gala darbu, ko mēs gaidām visu un ko mēs gribam redzēt.